Tas nav. Tas ir sajūtas, ja? To es vai alternatīvo variantu, jo man arī neķerās. Tā zāle norakstītos, tas varētu attīstīt. Tā ir alternatīva, ko es gāju, jo manā nagina iespēju satikt visu laiku domāju, labi, lauku, kinu, privās Tad es sameklēju, tas ir kā sameklēju, kura drīzes ir mīzes, starpī viņš ir mīzes, un ja vienā stāvāk sastāvos, tas pateiks vērts, Tā bīze ir jāuzpina vienu rāvienu apmēram 7 metru garu. Visu laiku stiķie klāt, to puru bīzi tikai visu laiku stiķie klāt, un kamēr beigās apmēram kā 60 metri, jo redziet, auklu, ka es paņemu, ja, es viņu varu sastiķēt. Es zinu, kurā vietā šitiem sastiķēt, un man to stiķi neviens neredzēs. Bet tur vēl sastiķēt vairs tā nevar. Tur vajag visu auglu un visas daudzums, kas tur ir, apmēram 70 metri jā. Un tad izrādās 10 centimetri pietrumu. Tāpēc ir virsmērs ir ne pa jokam ir un tur ir visu, lai labākas liekais gals paliek pāri, nekā tā pietrumu. Jo tur tas puru griezis, viņš ir Nu, viens stiebrs ir. Viņš liek, paņem vairākus kopā, viņš liek, ka matus minas bīzi, vai vairāk pa vienam. Nu, tas ir laika jāpiešaujās, jā, lieki klāta, kā vienas zelta. Lieki klāta 60 metri. Un tad iedomājas, ka 60 metrus uz visu laiku šitā vēru cauri, bet cīnās ir nav. Paņemiet uz tiem. Azrais iedod višķi to cīnās. Jā. Tas ir pinotas patrīšas uzreiz kā ir. Jā, šito te pinotu, tāpēc šitā vispār nav ko ķerties. Kā minimums. Kāpēc? Es jums tūlīt pastāstīšu. Tāpēc, kad redziet, ka taisa šito te malkus, ja, šitai vietā, ka taisa to stūri, te, ka taisa, aukla ir apaļa, un es viņu var izgriezt uz jebkuru pusi, kā es gribu ievēt, bet redziet, šeit ir plakans, un es ilgi pirmo reizi, ka šito pinu, ko es muļņājos, kamēr es dabūju šitos te stūrus, lai tie cik te iznāk kā 12 mm, lai viņi kā no šejienes ņem, lai viņš smuki ieguļās, lai viņš te ieguļās smuki iekšā, jo prosti pinot viņus, lai viņš cenšās visu laiku šito plato kanti celt uz augšu, ja, un neiznāk tas pirms. Bet man jau vajag, lai tā plakanā virsma visa strādā, lai viņa šeit plaknīda, nevis viņa šitā sagriezīs augšā. Ilgi pirmo beidži morgājos, ja šito nemācētu nopīt, tad šitā vispār nav ko ķerties klāt. Un te arī nepārtraut ūdens bļodi blakus un tik mitrini, tāpat kā pina klūgu no klūgām krūzes, ka pina, vai tu taču šitā ūdens ir jāmeklina, bet tie gadījumi arī uzplīt. Šitien ir tas pats. Bet šitien, ka uzsēžās visu, tagad viņš ir kā pāris gadu nostāvēs, ja? Viņu kā nejūt, bet pirmo reizi, kad nopīt, viņam ir tāds zaļums, uzliek roku, visu pilnīgi ar siltumus, uzsēžās uz beiti, pēc minūtēm 5 jūt, ka silts ir. Viņš ir materiāls ūdenī audzis, bet viņš ir uzliekis tik daudz saulīti, ja, sevī, ka viņš ir pilnīgi tā viesma, no tik patīkami silta ir. Šitais man personīgi arī patīk vairāk, ka viņš ir tuvāk pie dabas, viņš ir dabiskās. Viņš arī iznāk tāpat, ka pinot jau to augu šito te arī, es domāju, ka viņi netrūks. Šitien te pamēģināja raukt, nu nevar, es ar savu spēku viņi nevar pāraukt. Un pinot viņas automātiski pēc ir iznāk viena kārta, otra kārta, trešā kārta. 3 kāršu pinums iznāk, viņus saraukt. Jā. Viņam ir gaisīgums tāds, vai ne? Viņš neatstāja smagu iespēju darīt. Jā. Viņam iznāk automātiski pinot, viņam iznāk 3 kārtas savā Kā tad ir šis pinums? Jūs jautājat, kā māte, tā jautājat? Kāds
kāds ir sākums, vai no sākuma jāmēģina vienkārši rāmītas paņemt? No sākuma, ja jūs gribat viss sākums ir tas, ka jābūt kvadrātam. Jābūt 60 metri. Un augla pats minus 70. Uz šito ķēmu apmēram iziet kaut kādi 60-65 metri. Tas ir skatoties arī no tā, cik jūs ar roku nostiepsiet stīpri, ja, cik to galu jūs varat nostiept masāri. Ja viņam šitais kalpums ir pamats, ja, jūs to sloku neieliksiet. Bet grēsniem jābūt, šitiem grēsniem ļoti uzmanīgi jābūt. Tik līdz bišķīt vairāk nostiepsiet, priekšpusē to ķēres vēl neieliet, jo tas ir masīvs. Bet sāru šķēršus ieliec tā kā nemarās. Man ir bijuši tā gadījumi, kad vakarā nopina atnāk otrā rītā un mums sāru šķēršus šitā. Ievelk iekšā spēks ir tik liels striķiņi pinos, ka viņš lēnā garā viņš pa striķiņi vēl kopā un ieliec koks tā kā nemarās. Jo viņam uzreiz ir cits attālums, tā priekšā kāja un papiljo kāja, cits attālums. Te ir ļoti maz attālums, ja? Te ir kā 30 centimetri. Viņi ļoti ieliek, tur ieliec tā kā nemarās. Sevišķi vēl nāk saimnieku krēsli, tiem ir pavisam citi attālumi uzreiz uz katriem kokiem. Tur ir baigi rūpīgi tā jāpiepēj, tā kā mīlstīgi, tā kā nevar tā kā Nē, tā nav. Viss sevišķi šitās auglas, kas vēl ir tādi auglas, ar daimiem var atliekt šito ķiepē, ja? Linu augla. Viņi vēl tāda pamīkst, ar viņu vēl labi strādāt. Vispār vajadzētu sākt ar linu auglu, ja? Tagad tos linu auglu grūti dabūt jau no pašiem. Tie linijām ir taisīt Rīgā, tas arī tādi. Es spēku to saucamo, ne tas žutas, nu to kaņa kaut kā tādu auglu spēku. Tā jau ir baigi stīrā. Tur ir, teiksim, tur ir jābūt rokām, ne pa jokam, nevarētu jau sākt. Viņi čurti, teiksim, viņam kāds pāris kapēku tiesa ir asāka, bet viņi arī patīk jau forši auglu. Galvenais, kas ir dabīgs materiāls. Tīrs, tur nav sintētika klāt. Jums nekad te ir skaidri zināms, ka uz jūsu organismu nestrādās kāda sintētiskā lieta. Koks ir tīrs, augli tīra, jums ir tīrs materiāls. Nav dzels, plasmasa vai kaut kas tam līdzīgi. Te ir tīra, pilnīgi ekoloģiski. Es aizvedu kā daudz gadus atpakaļ. Viedais muzei pirmoreiz parādīja, iznāca laukā formu, tad zinātais kā ir kuklais sauc, ja? Iznāca laukā. Arī, pirmoreiz komisijai man vajadzēja parādīt savu produkciju. Viņš iznāca laukā un tās dāmas, ka pieņem to krēslu, novērtē, vai viņu vispār drīkst vai nedrīkst laist iekšā. Viņš iznāca laukā, paskatījās tiem krēsliem, pagriezās un aizgāja. Tās dāmas viņam kļaudams no pakaļ. Tu kaut ko vārdu pasaki, ko tu gribēji teikt, kaut būtu jau nemaz nepatīk. Viņš ir te Eiropā piesīt. Kā bija toreiz tā ir, tagad viņš man jau kāds teikā neko, viss skaidrs, brīvs staigā. Tā kā man nebija šitā vietā, nekādas problēmas. Eti jūs gribat sākt strādāt, tad vajag no šitāda ķēžu karkasa, kur ir kvadrāts, tad sāk taisīt to priekšu, taisīt kvadrāts. Tas ir pamats un vispār cik runa.